Čau! Mani sauc Santana. Esmu klāt ar jaunāko BūtLV video apskatu. Šoreiz mūsu rokās nonācis Asus i-PC X101CH netbooks, kurš aprīkots ar pavisam nesen iznākušo Intel Atom N2600 procesoru. Mums piegādātais dators ir sarkanā krāsā, taču pieejams arī citu krāsu versijas. Korpuss ir veidots no reliefāina materiāla, uz kur tik ļoti nav redzama pirkstu nospieduma, tāpat neizcelsies arī mazi skrāpējumi. Vāka vidū novietots sudrabots Asus logo. Apkārt datora 10,1 colas displejam ir diezgan biezs melnas matētas plastmasas rāms, kura augšpusē iebūvēta tīmekļa kamera, kā arī mikrofons. Displeja izšķirtspēja ir 1024x600 pikseli. Kā jau netbookiem ierasts, tad attēla kvalitāte nav no pašām labākajām, attēls ir diezgan blāvs. Viens no iemesliem ir tas, ka displejam ir matēts pārklājums. Pozitīvais, tas samazina atspiedumu rašanos, kā arī pie tā tik ļoti nelīd putekļi, kā pie displeja ar glancētu pārklājumu. Asus i-PC X101CH var lepoties ar neierasti ērtu klaviatūru. Tā noteikti ir viena no labākajām, kāda mums ir nācies sastapt netbookos. Lai arī klaviatūra ir mazāk nekā standarts 15,6 colu datoram, tomēr pie tās iespējams pierast diezgan ātri. Kā jau visiem netbookiem, arī šim skārienjūtīgais paliktnis nav no tiem lielākajiem, tomēr ikdienas darbības aizvietot ar peli būs pietiekami labs. Jāpiemina skārienjūtīgā palikņa pārklājums. Tas ir izteikti rievots un daļai cilvēku tas var nešķist patīkami. Pārējot pie pieslēgvietām, uzreiz jāpiemina HDMI pieslēgvieta. Jā, tieši tā 10,1 colas netbooks, kurš aprīkots ar HDMI izēju. Turklāt, kā rožoties soli, tas spēja atskaņot 1080 pikseļu video. Tas paplašina ierīces izmantojuma iespējas. To var lietot ne tikai kā netbook, bet arī padarīt par multimēdiju atskaņotāju, kurš pieslēdzams pie kāda lielāka displeja. Līdz ar jau minēto HDMI labajā sanā novietotas arī VGA lādētāji un USB pieslēgvietas, kā arī atmiņu karšu lasītājs. Datora labajā sanā atrodas audio, vēl viena USB, kā arī tīklu kabeļu pieslēgvieta, lai ietaupītu vietu pēdējā realizēta kā aplokāma ķepa. Asus i-PC X101CH iekļauto Windows 7 Starter operētāju sistēmu darbina jau minētais Intel Atom N2600 centrālais procesors, kas darbojas 1,6 GHz takts frekvencē, kā arī 1 GB operatīvā atmiņa. Ar šādu komplektu teorētiski ir pilnīgi pietiekami, lai ikdienā darbinātu biežāk lietotās aplikācijas. Tomēr ērtībām iesakām paplašināt atmiņu līdz 2 GB. Jāpiemina, ka datora displeju iespējams atlocīt diezgan platā leņķī, kas atsevišķos gadījumos varētu būt ļoti noderīgi. Lai arī netbooka ēra strauji tuvojas beigām, tomēr ir jauno Intel Atom N2600 procesoru aprīkotā Asus i-PC X101CH būs aktuāli pateicoties savai spējai atskaņot 1080 pikseļu video un HDMI izējai. Tāpatās arī ierīces korpuss šķiet izturīgs un diezgan glīts, lai mēs nekaunētos šādu gadžetu lietot arī planšetdatoru laikmetā. Ierīces cena Latvijas veikalos būs aptuveni 189 lati.